Jau izveidot Kocēnu novadu, apvienojot Zilākalna, Bērzaines, Dikļu, Kocēnu un Vaidavas pagastus, savulaik nebija viegli. Tolaik iedzīvotājiem nācās cītīgi skaidrot, kas un kā turpmāk būs, kā darbosies jaunā struktūra. Aizvadītās reformas gaitu atceras novada domas priekšsēdētājs Jānis Olmanis. Viņš uzsver, lai pašvaldība efektīvi strādātu, būtiskākais ir, lai būtu iespējams pāraudzīt visu novada teritoriju, savukārt iedzīvotāji uz to sadzirdēti un uzklausīti. Viens ir, kas ir kartē, otrs, ka tajā kartē, ko mēs skatāmies tās krāsainos apgabals, tur visur ir cilvēki, un tur ir kaut kāda infrastruktūra, tur ir kaut kādas vajadzības, un tāpēc es domāju, ka šobrīd man ir lielas bažas, ka ja mēs mēģināsim veidot lielas teritorijas, ka tā vairs nebūs pašvaldība, tā jau būs kaut kāda daļēji pusvalstiska institūcija, kas kaut kādā veidā administrē šīs teritorijas. Jaunie ministrijas plāni paredz nākamo reformu veikt līdz 2021. gadam. Pagaidām padomā ir divi varianti – veidot 49 pašvaldības bez izmaiņām, atstājot 9 republikas nozīmes pilsētas, vai arī izveidot 29 sadarbības teritorijas ap nacionālās un reģionālās nozīmes centriem. Kocēnu novada domas priekšsēdētājs pagaidām neatbalsta nevienu no šiem variantiem, bet gan uzsver sadarbību novadu starpā, kas jau veiksmīgi attīstījusies. Starp 6 pašvaldībām, kas ir apkārt Valmierai vai bijušajā Valmieras rajonā, mums ir kopēja izglītības pārvalde, mums ir kopēja būvvalde. Ar Burtnieku un Beverīnas novadiem mēs kopā iepirkām elektroenerģiju, mēs veidojam kopēju iepirkumu. Ar Valmieru mums kopējs ir šis maršruta autobusu tīkls, kur mēs maksājam savu daļu par to, ka šie autobusi nāk iekšā mūsu teritorijā. Es domāju, ka mēs esam par sadarbību ar dažādos līmeņos un dažādos veidos, bet mēs neesam par to, ka mēs atkal tiekam sabērt kaut kādā veidā vienā maisā. Olmaņa prāt kritiku neiztur arī argumenti, ka mazie novadi nespēja piesaistīt Eiropas fondu līdzekļus vai attīstīt uzņēmējdarbību. Jau pierādījies, ka īpaši mazie un vidēji uzņēmēji labāk jūtas nelielās pašvaldībās. Vai tādā milzīgā lielā pašvaldībā, kur īsti nevar saprast, uz kuru kabinetu jāiet un kur pie kā jāgriežas, šie mazie uzņēmēji, kas varbūt tas ir ģimenes uzņēmums, kas mums ir ļoti daudz dažādi šie te mairažotāji un vispārējie, vai viņi būtu gatavi nākt un uzsākt savu biznesu. Es domāju, ka nē, bet šeit viņi atnāk un šeit viņus pat sameklē, mūsu cilvēki sameklē, viņus uzrunā, uzmundrina, palīdz uzrakstīt projekts finansiāli, lai iegūtu atbalstu. Plus mēs arī atbalstām dažādās infrastruktūras lietās. Viņi var uzsākt savu biznesu un viņi var arī veiksmīgi attīstīties. Olmanis uzskata, ka daudzi mazie novadi šo gadu laikā sekmīgi pierādījuši, ka spēj ne tikai piesaistīt investīcijas, bet arī palielināt pašvaldības budžetu. Tāpēc iecerētā reforma būs tikai kārtējais ķeksīts ierēģņu biezajās dokumentu mapēs.